cena vai maksa. Vai šīs abas lietas nozīmē vienu to pašu? Visbiežāk, kad cilvēki izmanto šos terminus, viņiem mēr saka, jā, tam cena ir tik un tik, tas maksā tik un tik. Bet patiesībā šie ir divi dažādi termini. Ļauj es tev paskaidrošu. Šo te tu vari izmantot, kad tu mēģini, teiksim, klientam kaut ko pārdot, un viņš saka, ka tas ir pārāk dārgi. Ja? Šis te ļoti labi strādā īpaši gadījumos, kad tavs pakalpojums ir, tu pārdod tādu pakalpojumu, kurš klientam var palīdzēt potenciāli nopelnīt vairāk naudas. Ja? Tātad paskaidrošu. Ja, iedomāsimies, ka tas ir labi. No sākuma iziesim caur tām. Tātad cena. Cena ir vienkārši preces cena. Ja? Tātad cipars tur 9,99, 500 eiro, 1000 eiro. Tā ir cena. Savukārt maksa. Maksa var būt ne tikai naudiskā vērtībā. Maksa var būt daudz kas cits. Piemēram, laiks, zaudēti klienti, neiegūti darījumi. Ja? Tā ir maksa, ko mēs maksājam. Iedošu piemēru. Manā gadījumā, ja, tas ir pārdošanas treniņš. Iedomāsimies, ka klients saka pārāk dārgi. Bet tad ir jāsaprot, kas ir dārgāk. Ja? Tātad, piemēram, pārdošanas treniņam cena, nezinu, ir 5000. Ja? Tad tā ir cena. Savukārt, un klients saka pārāk dārgi. Un tad ir jāpaskatās, kāda ir maksa, kuru viņš maksā visu laiku, ja viņš, teiksim, nepaņem pārdošanas treniņu, un viņa pārdevēji nemāka kārtīgi pārdot. Tātad maksa, ko viņš maksā, ir zaudēti klienti, neiegūti darījumi. Un te ir tā lieta, ka maksu mēs maksājam visu laiku. Ja? Viņš jau to maksāja pagājušajā mēnesī, viņš to maksā šomēnes, viņš to turpinās maksāt nākamajos mēnešos un gados. Ja? Tā ir tā maksa, ko viņš maksā visu laiku. To, kad viņa pārdevēja nespēja kvalitatīvi apstrādāt klientus, sūta piedāvājums pa labi, pa kreisi un tam līdzīgi, un neiegūst darījums. Ja? Tā ir maksa. Un tad ir jāuzliek svara kausiem, kas ir dārgāk. Tā cena 5000 vai maksa, kuru tu maksā visu laiku nepārtraukti. Ja? Tātad šādus salīdzinājumus var ļoti labi izmantot pārdošanā. Ja? Iedomāsimies, piemēram, es nezinu, kaut vai piedāvājums, kurā, teiksim, kurš nav ROI offers. Ko nozīmē ROI? Tas ir piedāvājums, kurš, teiksim, klientam palīdz papildus nopelnīt naudu. Ja? Pārdošanas treniņš principā tieši palīdz klientam nopelnīt vairāk naudu, jo, ja viņa pārdevēja būs labāki un pārdošanas process būs sakārtotāki, tad viņš varēs nopelnīt vairāk naudas. Ja? Piedāvājumā, kurā tas nav ROI, iedomāsimies, ka tie ir logi. Ja? Tātad logi maksā atkal 5000, tā ir cena. Savukārt ir lētāks variants, ja? Var ielikt pa 4000. Taču atkal jau tā ir cena, bet ir arī maksa. Tātad maksa, piemēram, lētākiem logiem, ko klients maksās, būs lielāka skaņas caurlaidība, ja? Būs lielāka siltuma zudumi, nezinu, teiksim, ātrāk nolietosies visi rokturi, furnitūra. Ja? Tātad tā ir maksa, ko klients maksās mēnešiem, gadiem un visu atlikušo laikam, arī viņam šie logi būs. Ja? Tā ir tātad 4 un 5000, tā ir tikai cena. Savukārt maksa ir tā, ko mēs maksājam visu laiku. Lūk, šādi piemēri ir jebkurā nozarē, un šos te var ļoti labi izmantot, mēģinot klientu pārliecināt par to, ka iespējams lētākais nav nemaz labākais. Piemēram, šajā loga gadījumā, jā, protams, jūs varat pirkt arī šo te lētāko variantu, jā, taču ir jārēķinās ar to, ka tam nāk arī papildus maksa. Maksa būs, diemžēl, lielāka siltuma zudumi, lielāka sliktāka skaņas izolācija un arī viss tas nolietosies pasākums ātrāk. Tā ir maksa, ko jūs maksājat par, ko izvēlētos lētāku cenu. Tāpēc nevienmēr lētākais ir labākais. Bieži vien patiesībā tā lētākā opcija ir dažreiz arī dārgākā opcija, jo tur mēs arī maksājam ne tikai naudiskā vērtībā, bet mēs maksājam ar daudzām citām lietām. Lūk, tātad pavisam īsi. Šo te jūs varat izmantot, kad jūs mēģināt klientam paskaidrot to, kad nevienmēr jāskatās uz cenu, bet ir jāskatās arī uz maksu, ko mēs maksājam, dažreiz izvēloties netik kvalitatīvus produktus. Ceru, ka noderēja, un šis te ir, teiksim, pavisam mazs ieskats no tā, kas mums ir pārdošanas akadēmijā. Ja interesēs piet linku zemāk, tur ir daudz un dažādi vairāk kā 15 stundu materiāls pārunā pārdošanu, tā kā tiekamies tur. Čau!